3 veidi, kā es izmantoju pistāciju krēmu. Jā, pistāciju krēms tagad ir pieejams arī Rimī, un paskatieties, es paspēju noķert pēdējo, to diezgan ātri izķert, tāpēc iesaku nevilcināties. Protams, ar to var pagatavot visādas dubajas šokolādes, bet šodien es parādīšu 3 mīļākos veidus, kā es ēdu pistāciju krēmu. Pirmais ir kopā ar datelēm. Atgriežam tai vaļā vienu pusīti, izņemam kauliņu un saplacinām, vai no ar glāzi vai ar rullīti, tai jābūt ļoti plānai, un tad virsū varam smērēt pistāciju krēmu. Visu šo liekam saldēties, līdz krēms ir saķēries, un pa virsmu smērējam izkausētu šokolādi. Var arī tumšo šokolādi, lai izbalansētu saldumu, bet man garšo ļoti saldu. Tālāk visu liekam leduskapī, līdz šokolāde sacietē, un viss ļoti garda un ļoti salda uzkoda, kas man palīdz, ja kārojas kas salds. Nākamais veids ir putrās, jebkurā auzu, rīsu, kukurūzas, man šoreiz ir manā putra. Pistāciju krēms ļoti labi kalpo ievārījuma vietā, ticiet man, un ja vēl būtu kāds sasaldēts odziņas, būtu vispār izcili. Un trešais veids ir pankūkās. Jā, elementāri, bet plānajās pankūkās biezpiena vai ievārījuma vietā smērēt pistāciju krēmu ir ārkārtīgi garšīgi, iesaku izmēģināt. Bet nepārforsē ar daudzumu, te atslēga ir mērenībā. Raksti komentārā idejas, kur tu izmantot šādu pistāciju krēmu.